To gan cilvēki iedomājas samērā reti, bet ir 3 dažādi roku un pirkstu veidi. Pirmais ir ar izteiktu kauliņu, otrais ir pufīgi, pirksts ir tāds pufīgāks. Trešā lieta ir tas tā kā burkāns, vai konus veida, kur kauliņš faktiski ir mazāks nekā gradzens sēžas vieta. Ir jāskatās, kāds jums ir pirkstu vai roku veids, un tad mēs piemeklējam tā, lai jūs jūtaties labi. Protams, ka klientam vienmēr ir taisnība. Mēs jums nespiedīsim iegādāties mazāku gradzenu nekā jums liekas, ka būtu jābūt, bet tāpat laikā mēs ņemam vērā ļoti daudzus šos faktorus, kuriem ļoti bieži mēs pat neiedomājamies. Mēs arī saņemam pateicības īziņas un zvanus par to, ka paldies liels, ka man pierunājāt tomēr uztaisīt gandrīz izmēru mazāku gradzenu. Kopējais tāds rezumē. Visdrīzāk, ja jūs zināt savu izmēru, tad jūs zināt savu vidējo izmēru vai drīzāk izmēru diapazonu. Ja jums ir kaut kādi jautājumi, ir vērts aprunāties ar mums un apskatīties, kā dabūt to gradzenu, lai viņš ir patiešām pēc iespējas perfektāks tieši jums ar jūsu roku īpatnībām, gan arī ar senzionalitāti, kurā mēs šobrīd atrodamies. Piesakieties uz tikšanos, un mēs noteikti jums varēsim atbildēt uz šiem jautājumiem, un arī attālināt mēs šobrīd to varam atrisināt. Paldies visiem! Uz tikšanos nākamajā reizē!